Vīrietis pamests nāves zonā, kamēr 2 uzņēmumi strīdējās par viņa glābšanas rēķinu. 32 cilvēku krāpnieku grupa, kas izmantoja 5000 viltotu lietu, lai iegūtu $20 miljonus. Un kalns bija tik pārpildīts, ka vienā visnoslogotākajā dienā virsotne sasniedza vairāk cilvēku nekā visā sezonā kopā. Šis ir viss, kas nogāja greizi Everestā 2026. gadā. Laipni lūdzam galējā robežā, kur likmes ir augstas, bet neviens nav, tikai virsraksts. 2026. gada 26. aprīļa rītā. 6 vīrieši grasījās darīt kaut ko tādu, par ko viņus varēja arestēt, iekļaut melnajā sarakstā vai nogalināt. Viņi bija šeit, jo pirms 90 minūtēm no bāzes nometnes bija saņemta oficiāla ziņa, ka Khumbu leduskritums, vienīgais ceļš uz Everestu šajā sezonā, ir slēgts. Tam vajadzēja būt galam. Šis vīrs teica nē. Viņš bija ieradies bāzes nometnē tieši no slimnīcas gultas, pēc tam, kad pirms dažām nedēļām bija guvis traumu citā kalnā, un viņam vēl nebija atļauts kāpt nevienā kalnā. Bet, kad viņš dzirdēja, ka oficiālā drošības komanda tajā rītā atcēla sezonu, viņš vienkārši tam nepiekrīt. Tāpēc viņš sapulcināja šerpās, kuriem uzticējās, no dažādām kompānijām, un kopā ar poļu slēpotāju vārdā Barteks Žemskis viņiem bija plāns, kas izklausījās pilnīgi dīvains. Atrast ceļu tur, kur 17 citi leduskrituma maršrutu ierīkotāji bija izgāzušies. Bet pat tad, kad viņi pienāca tieši pie Khumbu leduskrituma ieejas, viņi varēja redzēt milzīgo problēmu tieši virs sevis. Tas bija milzīgs, augsts ledusbloks, kas bija vairāku stāvu daudzdzīvokļu ēkas lielumā. Ja tas atraisītos un kāds būtu zem tā, tas būtu gals. Tieši tāpat kā tas notika 2014. gadā. Varas iestādes nebija gatavas ļaut šādai nelaimei atkārtoties, tāpēc viņi visu slēdza. Tāpēc Mingma un pārējie bija šeit. Viņi nekavējoties ķērās pie darba. Taču nevis aklējot zem ledus, Barteks Žemskis izvilka patērētāju dronu un nosūtīja to dūcot augšup salauztā ledus labirintā virs viņiem un pāri leduskritumam. Viņš meklēja plaisu ledū, ko zemes komandas ejot kājām vienkārši nevarēja saskatīt no savas atrašanās vietas. Un caur drona augstas izšķirtspējas kameru viņi ieraudzīja maršrutu, kas apvijās ap ledusbloku, nevis gāja tieši zem tā. Tas bija garāks un ļoti sarežģīts ceļš, bet tas bija veids, kā tikt cauri, nepakļaujot 6 vīrus tieši zem dzīvokļa izmēra ledusgabala. Tāpēc viņi izvēlējās šo ceļu. Nākamajās vairākās stundās Mingma Ge un pārējie stiprināja virvi pēc virves, lika kāpnes pēc kāpnēm, pārvietojoties pāri vienai no nestabilākajām vietām uz planētas. Tas viss tika darīts tieši tā paša apdraudējuma ēnā, kas tajā rītā bija slēdzis kalnu. Līdz 28. aprīlim viņi oficiāli paziņoja, ka maršruts uz pirmo nometni ir atvērts. Mingma Ji patvaļīgā iejaukšanās būtībā bija izglābusi visu komerciālo sezonu gan Nepāles valdībai, gan konkurējošajiem operatoriem. Kalns, kuram vajadzēja būt slēgtam vismaz vēl 10 dienas, tika atvērts jau pēc 2, un 492 pateicīgi kāpēji kopā ar saviem šerpām devās augšup kalnā. Un jā, jūs dzirdējāt pareizi. 492. Ja tas jums šķiet neprātīgi, tad tā arī ir. Un dīvainākais ir tas, ka šī skaitļa iemeslam gandrīz nav nekāda sakara ar Nepālu. Pie tā mēs nonāksim pēc brīža. Dažu dienu laikā gandrīz 500 alpīnistu un šerpu devās augšup pa kalnu. Un tieši tur šī Everesta 2026. gada kāpšanas sezona sāka izjukt. Jo, lai gan Mingma Ji un viņa komanda atvēra maršrutu, alpīnisti jau bija vairākas nedēļas aiz grafika, un viņi nevarēja īpaši steigties, jo neviens neuzkāpj Everestā vienā piegājienā. Šiem alpīnistiem un viņu šerpām tagad bija jāvelta vairākas nedēļas aklimatizācijai kalnā, kurā nekad iepriekš nebija bijis tik daudz cilvēku. Viss bija saspringts līdz maksimumam. Viss centās kompensēt jau zaudētās nedēļas, taču dīvainā kārtā pirmajai traģēdijai šajā 2026. gada Everesta sezonā nebija pilnīgi nekāda sakara ar Mingmas riskanto jauno maršrutu. Patiesībā tā vispār nenotika uz ledus, jo 4. maijā 51 gada vecais šerpa vārdā Lakpa Dendi devās pa taku no Gorakšep uz bāzes nometni. Šis ir taka, ko katru pavasaru izmanto parasti pārgājēji ar parastiem pārgājienu zābakiem, un Lakpa bija tik tālu no parasta pārgājēji, cik vien cilvēks var būt. Viņam bija vairāk nekā 20 gadu pieredze ekspedīcijās. Viņš 6 reizes bija uzkāpis Makalu virsotnē un 2017. gadā arī Everesta virsotnē.
Vīrietim ar tādu pieredzi šī bija garlaicīga pastaiga uz darbu. Tomēr kaut kur pa šo taku kaut kas nogāja šausmīgi greizi. Neviens precīzi nezina, kas notika. Seven Summit Treks, ekspedīcija kompānija, kurā viņš strādāja, paziņoja, ka Lakpa vienkārši gāja, kad zaudēja samaņu un sabruka. Valdības sakara virsnieks teica, ka viņš vienkārši paslīdēja. Policija joprojām izmeklē notikušo, bet neatkarīgi no tā, pie kādiem secinājumiem šī izmeklēšana nonāks, tas nekad nemainīsies. Lakpa Dendī, vīrietis, kurš bija izdzīvojis vairāk nekā 30 Himalaju ekspedīcijās, nomira pirms viņš jebkad sasniedza kalnu. Ja Lakpas traģēdija parādīja, ka zemes takas nav drošas, tad tas, kas notika 6 dienas vēlāk, pierādīja, ka arī zemākās nometnes nav drošas. Jo kamēr Everests vēl bija šokā, šis alpīnists 2026. gada 10. maijā veica to, kam vajadzēja būt ierastu aklimatizācijas rotāciju. Viņš devās augšup caur Kumbu leduskritumu, lai sasniegtu pirmo nometni, un tad doties atpakaļ lejā. Viņa vārds bija Bīdžejs Gomīre, un Everests viņam nebija svešs. Viņš jau 3 reizes bija stāvējis uz Everesta virsotnes kā pirmais cilvēks no Nepāles dalitu kopienas, kurš sasniedzis pasaules augstāko punktu. Kāpšana augšup noritēja tieši pēc plāna, bet pēc tam, kad viņš sasniedza pirmo nometni, viņa elpošana kļuva citāda. Ar katru minūti krūtīs kļuva arvien spiedošāk. Katrs nākamais elpas vilciens bija īsāks nekā iepriekšējais. It kā kāds lēnām grieztu vārstu un pārtrauktu viņa gaisa padevi. Tad viņš sāka atklapot rozā putojošu šķidrumu. Viņa plaušas vairs neuzņēma skābekli. Tās pildījās ar ūdeni, un viņa komandas biedri saprata, ka viņi skatās uz augstkalnu plaušu tūsku. Viņi pieslēdz viņu pie skābekļa, izsauca palīdzību par rāciju un sāka viņu nogādāt lejā. Jo augstkalnu plaušu tūskas gadījumā vienīgā īstā ārstēšana bija nokāpt lejā. Diemžēl vienīgais ceļš lejup no kalna bija atpakaļ, cauri Kumbu leduskritumam, pāri šūpojošām kāpnēm, šaurām plaisām un nestabiliem ledus torņiem. Katrs piesardzīgs solis šeit Bīdžai maksāja laiku, kura viņam vienkārši nebija. Kad viņš sasniedz bāzes nometni, viņš jau bija miris. Bīdžai darīja tieši to, ko katram Everesta kāpējam vajadzētu darīt, pirms mēģināt sasniegt virsotni. Taču 2026. gada sezonā pat viss pareizi izdarītais negarantēja atgriešanos mājās, un pirmie, kas mira, bija tie, kuri kalnu pazina vislabāk. Jo jau nākamajā naktī, 2026. gada 11. maijā, šis 20 gadus vecais šerpa, pura jauja šerpa, naktī nesa kravu augšup pa loce sienu uz 3. nometni. Tas ir nepieciešams, neredzams šerpu darbs, kas tiek veikts laikā, kad ledus ir pilnībā sasalusi un kāpt ir visdrošāk. Tāpat kā visi pārējie uz maršruta, viņš slīdēja ar drošības karabīnu pa nostiprināto virvi. Šī virve ik pēc dažiem desmitiem pēdu bija piestiprināta pie kalna, un tas rada biedējošu mehānisku problēmu. Metāla karabīni nevar slīdēt garām šiem stiprinājumiem. Tāpēc, kad kāpējs sasniedz vienu no tiem, viņam jāatvieno karabīna no virves, jāpārvieto tā garām ankura punktam un jāpiestiprina atpakaļ. Tā ir ierasta kustība, bet tas nozīmē, ka dažas sekundes katras pārvietošanas laikā viņus ar kalnu nesavieno pilnīgi nekas. Ap pulksten 23:00 2026. gada 11. maijā pura sasniedza vienu no šiem ankura punktiem un nesot smagu nastu uz muguras attāķēja karabīnu kā parasti. Bet tad, tieši tajā brīdī, kalns iebruka, un dzelkšņi, ko viņš bija uzvilcis, zaudēja saķeri. Nebija vairs nekā, kas viņu noturētu, un viņa komandas biedri noskatījās, kā viņš nogāzās gandrīz 400 metrus lejup pa Everesta nogāzi. Kad viņi pie viņa nonāca, Purba, viena no izcilākajiem šerpām Everesta vēsturē, mazdēls bija aizgājis. Tie ir 3 vīri 8 dienās, un neviens no viņiem nebija maksājošs klients. Cik traģisks šīs nāves arī nebūtu, lielākā sezonas problēma vēl pat nebija pienākusi, jo visu šo laiku pats Everests atteicās sadarboties. Redziet, pavasarim Nepālā vajadzētu būt sausam. Putekļu vētras, pieaugošs karstums un kāda nejauša pēcpusdienas pērkona lietusgāze bija ierasta parādība šajā gada laikā, un visi, sākot no pārgājienu gidiem līdz zemniekiem, plānoja savu laiku atbilstoši tam. Bet 2026. gadā Katmandu gandrīz katru dienu tajā pavasarī piedzīvoja lietu un pērkona negaisus, mēnesis pēc mēneša, laikapstākļus, ar kuriem neviens nebija rēķinājies. Līdz maija beigām galvaspilsētā jau bija reģistrēts gandrīz 3 reizes vairāk nokrišņu nekā parasti. Bija tā, it kā laikapstākļi vienkārši nevarētu izlemt, ko darīt.
Un kāpēģiem Everesta bāzes nometnē šīs bija briesmīgas ziņas, jo neviens neuzkāpj Everestā, kad vien viņam ienāk prātā. Katru pavasari bija jābūt īsam dienu periodam, kad viesuļvētras stipruma vēju upe, kas parasti atrodas tieši virsotnē, uz īsu brīdi atkāpjas. Šo īso periodu sauc par laikapstākļu logu, un katra pavasara ekspedīcija pēdējo 40 gadu laikā tika plānota, lai kāptu tieši šajā laikā. Taču 2026. gada maijs bija citāds. Vēji vienkārši palika virsotnes rajonā un nerādīja nekādas pazīmes, ka tie mazinātos, kamēr gandrīz 500 alpīnisti un viņu šerpas gaidīja, tērējot naudu, skābekli un pacietību. Par laimi, 3. māja nedēļā laiks beidzot uzlabojās. Gandrīz visi alpīnisti uz šī kalna pēc nedēļa ilgas gaidīšanas vienlaikus devās augšup. Tas bija tagad vai nekad, un šajā trakajā, haotiskajā skrējienā kaut kam bija jānoiet greizi. Un 2026. gada 20. maijā tas tiešām notika, jo tajā rītā 274 cilvēki sasniedza Everesta virsotni. Padomājiet par to uz mirkli. 274 cilvēki. Lielāko daļu Everesta kāpšanas vēstures tik daudz cilvēku virsotni nesasniedz pat veselas sezonas laikā. Vecais rekords bija 223, kas tika uzstādīts 2019. gadā. Jā, tajā gadā, kad visa pasaule redzēja to fotografiju. To, kas parādījās vakar ziņās uz katra kontinenta un lika cilvēkiem, kuri nekad nebija pieskārušies kalnam, jautāt, kas gan Everests ir kļuvis. Tajā sezonā bija paredzēts noteikt ierobežojumu kāpšanas atļaujām. Skaidrs, ka tā nenotika. Patiesībā jau nākamajā dienā vēl 154 alpīnisti sasniedz virsotni. Tas nozīmē, ka 400 cilvēki 48 stundu laikā stāvēja pasaules virsotnē. Ja esi turisma amatpersona Katmandu, šie skaitļi ir zelta vērtē. Rekordliels virsoļu skaits nozīmē rekordlielus ieņēmumus. Visa šī sezona, jebkurā gadījumā, ir bijusi komerciāli veiksmīga. Kopš Ķīna bez brīdinājuma slēdza Tibetas pusi un Nepāla varēja pārdot 492 atļaujas par iespaidīgiem $15,000 katram kāpējam. Taču virsotnes sasniegšanas skaits parāda tikai to, kas uzkāpa augšā, bet neko nepasaka par tiem, kuri nokāpj lejā. Un tieši nokāpšana ir tā, kur Everests prasa savus upurus. Jo tad kāpēji ir izsmelti, bet vienlaikus jūtas sasnieguši mērķi, pārāk pārliecināti ejot pa pēdējo posmu līdz virsotnei. Šauru kori kā naža asmeni. Vieta, kas ir pietiekami plata tieši vienam cilvēkam, kas nozīmē, ka 20. maijā augstākajā vietā uz planētas izveidojās sastrēgums. Kāpējiem nācās stāvēt pilnīgi nekustīgi nāves zonā līdz pat 3 stundām. Kaut kam bija jānotiek, un vienam no kāpējiem, kas virzījās cauri šim pūlim, tas arī notika. Viņa vārds bija Sundīp Are, un viņš bija tehnoloģiju speciālists no Phoenix, Arizonas. Viņš bija vairāk kārt pārgājis Grand Canyon Rim to Rim maršrutu un 2024. gadā uzkāpis Kilimandžāro. Viņš pat bija devies pārgājienā uz Everesta bāzes nometni iepriekšējā gadā, lai viņa ķermenis pierastu pie šejienes apstākļiem. Viņa paša ekspedīcija kompānija Boots and Crampons viņu sauca par vienu no spēcīgākajiem kāpējiem savā grupā. Un AP pulkstens 11:00 20. maijā viss šis darbs atmaksājās. Sundīpa beidzot stāvēja uz Everesta virsotnes. Visi tie gadi gatavošanās, nedēļas, kas pavadītas vējā, stundas tajā nežēlīgajā rindā beidzot atmaksājās. Stāvot pasaules virsotnē, viņš darīja to, ko vienmēr bija vēlējies. Viņš izvilka savas karogus, sagatavojās fotogrāfijām un noņēma savas brilles. Jūras līmenī tas nav nekas. 29,032 pēdu augstumā. Tas ir letāli. Tur augšā atmosfēra ir tik reta, ka gandrīz nemaz nefiltrē saules ultravioleto starojumu. Tā visi tie UV stari atstarojās no apžilbinoši baltā sniega tieši viņa neaizsargātajās acīs. Sundīp nofotografējās. Uzlika atpakaļ aizsargbrilles un sāka kāpt lejā, jūtoties labi. Kaitējums jau bija nodarīts, un viņš to nevarēja zināt. Pēc stundas, varbūt 2, kāpjot lejup, viņa acis sāka sūrstēt, tad degt, tad pasaule kļuva balta, un tad viss kļuva tumšs. Kaut kur virs 4. nometnes, apmēram 27,000 pēdu augstumā, Sundīp, viens no spēcīgākajiem kāpējiem savā grupā, vairs nevarēja atvērt acis bez sāpēm, kas lika visam ķermenim sarauties. Viņš bija akls, nāves zonā, stāvēja uz vietas. Un jūs jau zināt, cik dārgi maksā stāvēt uz vietas tur augšā. Jo ilgāk viņš bija iesprostots tajā augstumā, jo vairāk viņa ķermenis sabruka, līdz pakļautība apstākļiem izraisīja vēl ko sliktāku – augstkalnu cerebrālo tūsku. Šķidrums uzkrājās viņa smadzenēs, tās pietūka pret galvaskausu. Vīrietis tagad bija gan akls, gan mirstošs vienlaikus.
Kad ziņa sasniedza viņa komandu, viņi darīja visu iespējamo. 5 šerpu pavadoņi devās augšup cauri lejup ejošajiem pūļiem un panāca viņu pie dienvidu virsotnes, un tam sekoja viena no mokošākajām glābšanas operācijām visā sezonā. 5 vīriešiem vadot pilnīgi aklu kāpēju lejup pa tehniski sarežģītāko kalnu posmu, cenšoties izlausties cauri 492 kāpējiem, laižot viņu lejā pāri kliņšu pakāpieniem, viens pēc otra, tērējot savu skābekli tajā pašā sastrēgumā, kas tikko bija salauzis viņu klientu. 48 stundas viņi atteicās viņu pamest, un viņi to paveica. Viņi fiziski nogādāja aklu, mirstošu vīrieti lejā no nāves zonas līdz otrajai nometnei. Viņi par rāciju ziņoja lejā ar prieku balsīs. Mēs to izdarījām, brīnumaina izglābšana, jo Everestā tu nevari apsteigt laiku. Kad gandrīz 500 kāpēji ir saspiesti vienā laikapstākļu logā, glābšana nozīmē cīņu ar blīvu cilvēku sienu. Kaitējums, kas radās no šīm papildus stundām nāves zonā, jau bija nodarīts, un neviena glābšana to vairs nevarēja mainīt. 2 dienas vēlāk, 22. maijā, Sundīp nomira otrajā nometnē. Ne tāpēc, ka viņš bija vājš vai ka viņa komanda viņu pievīla. Viņš nomira tāpēc, ka katru reizi, kad viņa šerpām bija jāstāv uz vietas un jāgaida, kamēr 10 citu kāpēji paiet garām, viņa smadzenes nedaudz vairāk uzpampa. Milzīgais cilvēku daudzums uz šīs kores burtiski izsmēla viņa atlikušo laiku. Tāds bija Everests 2026. gadā. Un kamēr Sundīp vēl elpoja savas pēdējās elpas otrajā nometnē, tieši tas pats pūlis atņēma laiku vēl kādam vīrietim, kurš bija iesprostots augstā kalnā. Un šie abi nebija svešinieki. Viņi bija vienas un tās pašas kompānijas klienti. Viņi dalīja vienu bāzes nometni, ēda vienā ēdamtelts, izturēja tās pašas 19 vējainās dienas. Viņi gandrīz noteikti novēlēja viens otram veiksmi pirms kāpiena uz virsotni. Viņa vārds bija Aruns Kumars Tivari, un viņa vēsture ar Everestu ir sarežģītāka. Aruns bija bijis tieši šajā kalnā gadu iepriekš, 2025. gadā. Viņš uzkāpa līdz 3. nometnei, apmēram 7200 metru augstumā. Sajūta, ka viņa ķermenis atgūstas pārāk lēni, godīgi izvērtēja savu tempu un pagriezās atpakaļ. Tā ir visgrūtākā izvēle alpīnismā. Tā, kura virsotnes drudzis liek cilvēkiem atteikties pieņemt, un tāpēc viņi iet bojā. Aruns šo lēmumu pieņēma. Viņš devās mājās dzīvs. Tāpēc, kad viņš atgriezās 2026. gadā, Aruns bija 53 gadus vecs un skatījās uz to, kas viņam noteikti bija pēdējā reālā iespēja sasniegt virsotni. Tāpēc, kad 21. maijā viņš devās virsotnes uzbrukumā, Aruns bija apņēmības pilns sasniegt virsotni, pat ja tas viņam maksātu visu. Un Aruns Kumārs Tivari beidzot sasniedza Everesta virsotni, bet tas bija apmēram 5:30 vakarā. Un jūs zināt, gandrīz dzelzs likuma virsotnes dienā, ja neesi virsotnē līdz 13:00, varbūt pašā galējībā līdz 2, tev jāgriežās atpakaļ. Aruns bija izvēlējies doties tālāk, un lai gan tā bija drosmīga izvēle, tā viņam maksāja visu. Jo kāpjot lejup tumsā pēc vairāk nekā 16 stundu kāpiena, Harūna ķermenis beidzot atteicās 28,700 pēdu augstumā. Viņš sāka vēmt asinis, tieši tāpat kā B.J. Gomerijs bija darījis daudz zemāk kalnā 11 dienas iepriekš. Viņa šerpa un vēl 3 pavadoņi centās darīt visu iespējamo, lai viņu noturētu nomodā, bet tas nebija iespējams. Harūns Kumārs Tivari nomira sniegā pie Hillary pakāpiena. Cik nežēlīgi tas arī neizklausītos, Harūns un Sundīp patiesībā bija tie laimīgie. Viņu ekspedīcijas kompānija darīja visu iespējamo, lai viņus izglābtu, kad viņi nonāca nepatikšanās. Bet šajā 2026. gadā, tajā pašā haotiskajā nolaišanās laikā, citas kompānijas skatījās uz saviem mirstošajiem klientiem un nolēma, ka tie ir kāda cita problēma. Tajā pašā 20. maijā kāds alpīnists vārdā Adžejpals Singhs Dolivāla stāvēja uz Everesta virsotnes. Adžejpals bija kanādiešu Pandžābu izcelsmes alpīnists, kurš bija devies uz kalnu gida vadītā ekspedīcijā, samaksājot kompānijai $10 000, lai viņam apkārt būtu apmācīta komanda, kas sekotu viņa skābekļa līmenim un tempam un atvestu viņu mājās. Viņam šī virsotne bija kronējošais brīdis, kas bija jāizcīna tāpat kā visiem pārējiem uz šīs kores, ar tām pašām nežēlīgajām gaidīšanām nedēļām un tām pašām 3 stundu rindām. Un tad, kaut kur lejupceļā, Everesta vēsturē pārpildītākās nolaišanās haosā, Adžejpals atdalījās no savas gida grupas. Simtiem kāpēju lēni virzījās garām rindā, katrs no viņiem bija iegrimis savā privātajā cīņā par izdzīvošanu, un Adžejpals klīda starp viņiem viens pats un des skābekļi.
Cilvēks, kurš viņu atrada, bija Mingma Tenzings Šerpa. Viņš bija viens no visvairāk cienītajiem gidiem kalnā un strādāja pavisam citā uzņēmumā, ko sauc Elite Exped. Bet kaut kur tumsā viņš pamanīja vienu galvas lukturīti, kas nekustējās kopā ar rindu. Viņš devās pie tā un atrada Džaipalu pusapziņā bez skābekļa teju stāvus mirstošu. Un, lai gan viņam bija savi klienti, kas jāved lejā, Mingma Tenzings paņēma savu skābekli, dalījās ar to ar cilvēku, kuru nekad nebija saticis, un fiziski nogādāja viņu lejā līdz 4. nometnei. Tam vajadzēja būt stāsta beigām, izņemot to, ka, kad viņi sasniedza 4. nometni, Džaipala paša ekspedīcijas kompānija, kā ziņots, atteicās uzņemties atbildību par viņu. Kompānija, kurai viņš bija samaksājis $10,000, negribēja uzņemt atpakaļ savu klientu. Tāpēc Elite Exped aizveda mirstošo vīrieti uz savu telti un visu nakti uzturēja viņu pie dzīvības, jo acīm redzot neviens cits uz kalna to nedarītu. Un viņš nebija vienīgais upuris kompānijai, kas skatījās uz cilvēku, par kuru bija atbildīga un nolēma, ka tas ir kāda cita problēma. Jo tumšākā morālā izgāšanās 2026. gada sezonā notika ar vīrieti, kurš strādāja pašā kalna ekonomiskās sistēmas apakšā. Vīrieti, kurš pat nebija nolīgts, lai vispār kāptu nāves zonām. Viņu sauca Dava Šerpa. 52 gadu vecumā Dava bija pavadījis gadu desmitus, veicot zemākā līmeņa ekspedīciju darbus. 2026. gada sezonā viņa nolīga zemu izmaksu ekspedīciju uzņēmums Himalayan Traverse Adventure. Viņa darbs bija sēdēt 2. nometnē 21,000 pēdu augstumā un strādāt par nometnes pavāru. Tad tieši māja beigās viss mainījās. Viens no uzņēmumu pastāvīgajiem augstkalnu gidiem saslima bāzes nometnēm. Un, kad iespēja sasniegt virsotni sāka zust un klienti gaidīja kāpšanu, Himalayan Traverse Adventure vērsās pie vīra, kura darbs tajā sezonā bija vārīt ūdeni, griezt gaļu un mazgāt traukus. Viņi piedāvāja Davam prēmiju 10,000 Nepāles rūpiju apmērā, kas ir aptuveni 65 ASV dolāri, lai kopā ar vienu no viņu gidiem vārdā Mingma Šerpa uzvestu 2 ārzemju klientus līdz pat Everesta virsotnēm. Vīrietim, kurš dzīvo lauku Nepālā un kuram ir tikko skolu beigusi meita, $65 bija īsta nauda. Tāpēc viņš piekrita darījumam. 29. maijā, pašās pēdējās kāpšanas sezonas stundās, Dava atradās augstu nāves zonā, vadot britu alpīnistu Krisu Trālu un poļu alpīnistu Marijušu Hmeļevski. Taču kalns bija tukšs, laiks kļuva nežēlīgi augsts un netālu no virsotnes. Marijušam attīstījās smaga apsaldējuma forma. Viņš atteicās no mēģinājuma sasniegt virsotni un kopā ar Davu atkāpās uz 4. nometni, lai atpūstos, kamēr Kris un Mingma sasniedza virsotni un atgriezās. Plāns bija nākamajā dienā doties lejā kopā, taču apsaldējuma dēļ Mingmā veda Marijušu lejā agrāk, atstājot Davu un Krisu vienus kā pēdējos cilvēkus, kas 2026. sezonā nokāpa no Everesta. Termiņš, ko varas iestādes noteica pirms Everesta sezonas slēgšanas, šajā brīdī bija tikai dažas dienas attālumā. Viņiem bija jānāk lejā ātri, bet kaut kur virs 3. nometnes, pie dzeltenīgas klints joslas, apmēram 7300 metru augstumā, Davam sāk pietrūkt skābekļa, un viņa 52 gadus vecais ķermenis, kas sezonu bija pavadījis vārīdamies 2. nometnē, sāka atteikt. Viņš palēninājās, tad apstājās, viņš apsēdās uz akmens krītošajā sniegā un teica Krisam, klientam, kurš kāpa lejā kopā ar viņu, ka viss ir kārtībā un viņam vienkārši vajag mirkli atpūsties, ka viņi var turpināt iet un viņš sekos. Tagad Krisam pašam sāk pietrūkt skābekļi, lai padarītu situāciju vēl sliktāku. Marijušs atradās tikai dažus 100 pēdu no vietas, kur Dava apstājās. Viņš gandrīz nespēja izmantot savas apsaldētās rokas, un viņam bija nepieciešama fiziska palīdzība, lai turpinātu kāpt lejā. Tas viss bija vienkārši izdzīvošanas jautājums, un pēc Krisa teiktā pat Dava viņam teica, lai turpina iet lejā, un tā viņa arī darīja. Viņa atstāja Davu sēžam sniegā 24,000 pēdu augstumā baltā putenī uz tukša kalna un turpināja kāpt lejā. Kādā brīdī pēc tam, kad viņi bija pazuduši, Dava zaudēja samaņu, un kad viņš atvēra acis, visi bija pazuduši. Kris, Marijušs, Mingma, visi. Virves ap viņu bija pazudušas zem svaiga sniega. Katrs nometnes punkts zem viņa bija jau sakravāts un aizvests ar helikopteru. Viņš bija pilnīgi viens pamestā kalnā. Kad Kris un Marijušs pēc 38 stundām sasniedz bāzes nometni, viņi ziņoja, ka Dava ir pazudis, un tas, kas notika tālāk, atklāja, cik ļoti 2026. gadā Everestā viss bija salūzis. Lai saprastu, kāpēc, jums jāzina par mazu, nemanāmu izmaksu samazināšanas triku Everesta industrijā, ko sauc par atļauju dalīšanu. Himalayan Traverse Adventure, budžeta ekspedīciju organizators, pie kura Dava patiesībā strādāja, nebija iegūris savu ekspedīcijas atļauju.
Lai ietaupītu naudu, tā alpīnisti tika oficiāli reģistrēti ar pavisam citas, daudz lielākas kompānijas vārdā 8K Expeditions atļauju. Uz papīra Dava piederēja 8K. Patiesībā viņš strādāja Himalayan Traverse, tāpēc, kad Dava pazuda, sākās neiedomājams strupceļš. Augstkalnu helikopteru meklēšanas nosūtīšana izmaksā $10,000, ko neviena no kompānijām nebija gatava maksāt. Vairākas dienas, kamēr Dava sala nāves zonā, abas kompānijas iesaistījās paralizējošā korporatīvā strīdā par to, kura ir juridiski un finansiāli atbildīga. Katmandu Davas sieva Damu un viņa meitai oficiāli tika paziņots, ka viņš ir miris. Viņa ģimene jau bija sākusi veikt tradicionālos budistu bēru rituālus. Tikmēr Dava pārdzīvoja murgu, kas ir pretrunā cilvēku bioloģijai. Viņš viens pats atradās virs 23,000 pēdu augstuma, bez ēdiena, ūdens un skābekļa. Viņš sāka vilkties lejup pa kalnu. Nākamās vairākas dienas viņš izdzīvoja, košļājot cieto ledāju ledu, lai uzņemtu šķidrumu un ēdot kabatās atrastās konfektes. Kad viņš sasniedza zemākās nometnes, kāpšanai labvēlīgais periods bija pilnīgi beidzies, ka ledus krituma ārsti gandrīz bija pabeiguši izjaukt kāpnes un virves cauri Kumbu leduskritumam. Kamēr viņš cīnījās cauri kūstošiem ledājam, Dava paslīdēja un iegāzās tieši dziļā aizsalušā plaisā. Viņš palika iesprostots tajā ledainajā kapā veselas 2 dienas, gaidot nāvi. Un tas būtu bijis viņa gals, ja vien neliela lavīna nebūtu nogāzusies lejā pa plaisu, kurā viņš atradās. Un tā vietā, lai viņu saspiestu, gruveši izveidoja nelīdzenu rampu, kas ļāva viņam ar nagiem izrāpties no ledus. 4. jūnija rītā, 6 pilnas dienas pēc tam, kad viņu jau bija uzskatījuši par mirušu, atkritumu savākšanas brigāde, kas strādāja pie Kumbu ledāja pamatnes, ieraudzīja Dava. Viņa spilgti zilajā saišķī, slīdam un rāpojot pāri kūstošajam ledum. Viņš bija zaudējis savus zābakus. Viņam bija smagi apsaldējumi uz rokām un lausta kāja, bet viņš bija dzīvs. Dava izdzīvošanu dēvē par Everesta brīnumu. Manuprāt, tas ir pierādījums tam, cik salauzts ir šis kalns. Atsacīšanās nosūtīt helikopteru mirstošam cilvēkam rēķinu strīda dēļ kļūst vēl pretīgāk, kad saproti, ka helikopteri Everestā slepeni radīja miljonus dolāru peļņa par glābšanas operācijām, kas patiesībā nekad nenotika. Jo ilgi pirms tam, kad Davas salu plaisā, Nepāles centrālā izmeklēšanas birojas izvirzīja krimināla apsūdzības 32 cilvēkiem, tostarp helikopteru kompāniju vadītājiem, slimnīcu ārstiem un pārgājienu operatoriem. Pēc tam, kad tika atklāta viena no lielākajām turisma krāpšanām valsts vēsturē. Schēma bija vienkārša. Pārgājienu operatori inscenētu vai ļoti pārspīlētu medicīniskas ārkārtas situācijas ārvalstu klientu vidū. Tiktu izsaukts helikopters ar dzīvības vai nāves evakuācijas iegānstu, un klienta ceļojuma apdrošināšanas kompānijai tiktu izrakstīts rēķins par $10,000 par lidojumiem, kas daudzos gadījumos bija nekas vairāk kā dārgi taksometra braucieni. Gandrīz $20 miljoni tika izkrāpti, izmantojot viltotas helikoptera glābšanas operācijas. Bet, kad patiesībā uz kalna mirstēja īsts Nepālā dzimis kāpējs, viņi vairākas dienas nevarēja dabūt nevienu helikopteru, jo neviens nepiekrita par to maksāt. Un šajā trakumā bija ierauta ne tikai helikoptera aviācija, pat dzīvību glābjoši jaunievedumi nespēja izvairīties no šīs sezonas disfunkcijas. Ļaujiet man paskaidrot. Pēdējās pāris sezonās Nepāles uzņēmums ar nosaukumu Airlift Technology klusi ir īstenojis vienu no patiesi labākajām idejām, ko Everests ir pieredzējis pēdējās 10 gadēs – smagsvara kravas dronus. Viņu darba zirgs bija Ķīnā ražotais DJI Flycart, ierīce, kas spēja pārvadāt skābekļa balonus, virves un teltis augšup kalnā uz pirmo nometni un atpakaļ lejā vedot atkritumus. Katra drona nestā krava ir viena krava mazāka, ko jānes šerpam. 2026. gadā Airlift vēlējās paplašināties, un līdzās ķīniešu dronam viņi pieteicās testēt profesionālu smagsvara dronu no ASV ražotāja Freefly. ASV vēstniecība nosūtīja īpašu sūtni uz Everesta bāzes nometni, lai personīgi atklātu amerikāņu dronu. Dažiem tas vienkārši bija domāts kā publicitātes pasākums. Citiem tas bija ASV tehnoloģiju demonstrējums tieši kalna pakājē, blakus Ķīnas robežai. Pekina nebija sajūsmā, un 30. aprīlī
tieši sezonas intensīvākā kravu pārvadāšanas perioda sākumā Nepāles iekšlietu ministrija pēkšņi atcēla Ķīnas drona esošo atļauju un tajā pašā laikā noraidīja amerikāņu drona pieteikumu. Oficiālais iemesls bija neskaidrs. Drošības apsvērumi, kas prasa plašāku konsultēšanos. Patiesais iemesls, kā visi kalnā lieliski saprata, bija tas, ka Nepāla bija iesprostota starp divām lielvarām un izvēlējās apturēt visu, nevis aizvainot kādu no tām. Tāpēc 5 dienas, tieši tajā brīdī, kad kalnam visvairāk bija vajadzīgas pēc iespējas ātrākas piegādes, 2 spējīgākie kravas droni Himalajos bezjēdzīgi stāvēja uz ledāja. Un šerpus atkal uzlika kravas uz saviem pleciem un devās cauri tam pašam neparedzamajam leduskritumam, kas nogalina bez brīdinājuma. Varbūt tas, kas šo sezonu padarīja vēl dīvaināku, bija tas, pēc pietiekami skaļiem operatoru protestiem ministrija klusi mainīja savu lēmumu, un droni atkal pacēlās gaisā 9. maijā. Bez atvainošanās vai paskaidrojuma. Tās bija tikai 5 dienas ar nevajadzīgu risku cilvēkiem ģeopolitiskas drāmas dēļ. Par laimi, tas neprasīja nevienu dzīvību, bet droni parādīja, cik maz sistēma vērtē šerpu drošību. Un tas, kas notika pašā virsotnē šajā 2026. gadā, parādīja, cik maz nozīmē virsotnes sasniegšana mūsdienās. Explorers Web, viens no cienījamākajiem alpīnisma mēdījiem, šajā sezonā dokumentēja virkni pretrunīgu kāpšanas rekordu. Es runāju par alpīnistiem, kuri apgalvo, ka ir uzkāpuši bez skābekļa, bet slepus lietoja skābekli savās teltīs naktīs. Alpīnisti klusiņām izmanto helikopterus, lai no otrās nometnes atgrieztos bāzes nometnē, pilnībā izvairoties no leduskrituma un pēc tam pasniedz savus kāpienus kā pilnīgus. Apšaubāmi virsotnes sasniegšanas apgalvojumi no alpīnistiem, kur pieredze lika šiem apgalvojumiem šķist neticamiem. Un pats skumjākais ir tas, ka gandrīz visos gadījumos nekas nenotiek. Certifikāti tik un tā tiek izsniegti. Nav nekādas virsotnes policijas, nav stingras pārbaudes sistēmas. Uz pasaulē slavenākā kalna sasniegums, par kuru visi maksās 6 ciparu summas, beigās ir tieši tas, ko pats pasaki. Īsa atkāpe. Katru mēnesi ir kāds stāsts, kas nekad nenonāk YouTube. Tas ir pieejams, ja vēlies. Patreon saite zemāk. Tagad, kur mēs palikām? Un cilvēki, kuri to saprot labāk par jebkuru citu, vīri, kuri visu savu dzīvi veltījuši šim kalnam, bija sašutuši. Mingma G. Gids, kura neoficiālā komanda aprīlī izlauza ceļu cauri leduskritumam, vēroja visu, kas nāca pa durvīm, ko viņš bija atvēris. Un, kad viss bija beidzies, viņš nesvinēja uzvaru. Viņš nāca klajā ar paziņojumu. Viņš pastāstīja pasaulē, ka amatpersonas bija pilnībā gatavs ļaut sezonai beigties, nevis pašām atrisināt problēmu. Ka viņš un vēl 5 vīri bija uzņēmušies visu risku, visu atbildību, visu vainu, ja kāds uz šī maršruta būtu gājis bojā, un ka pēc tam nozare, kas guva peļņu no viņu darba, pat neuzskatīja par vajadzīgu viņus oficiāli atzīt. Un tad viņš teica, ka vairs nekad nekāps Everesta virsotnē. Es varu tikai iedomāties, cik lielu riebumu viņš juta aizejot no kalna, uz kura dažus mēnešus iepriekš bija riskējis ar savu dzīvību. Tad ir Kamija Ritas Šerpa. Ja Everestam ir dzīves iemiesojums, tad tas ir viņš. Šo sezonu viņš uz šī kalna stāvēja jau 32. reizi, un vispieredzējušākais Everesta kāpējs vēsturē skaidri pateica, ka varas iestādēm ir jākontrolē šie skaiti. Šis ir cilvēks, kura iztika pilnībā ir atkarīga no tā, ka kāpēji šeit ierodas, un tomēr viņš teica, publiski lūdzot valdību pārdot mazāk atļauju. Un, godīgi sakot, raugoties uz to, kas šīs sezonas beigās tika atstāts aiz muguras, ir grūti tam iebilst. Paskatieties uz šo video. Šī ir dienvidu pāreja, 26,000 pēdu augstumā. Redzat tās saplēstās teltis, kas plīvo uz saviem rāmjiem un simtiem tukšu skābekļa balonu. Ja pietuvina, aina kļūst vēl sliktāka. Tērauda bļodas, pārtikas atkritumi, cilvēku izkārnījumi. Uz kalna, kur daudzi pielūdz un uzskata par svētu. Uz papīra pastāv noteikumi pret šo, pat ļoti stingri noteikumi. Katram kāpējam ir jānogādā lejā 10 mārciņas atkritumu. Citādi viņš zaudē $4000 drošības iemaksu par atkritumiem, kas tiek konfiscēts, ja noteikumi netiek ievēroti. Tas izklausās nopietni, bet klientam, kurš maksā $70,000, $4000 depozīts nav nekas. Depozīts tiek zaudēts, atkritumi paliek un visi dodas mājās, atstājot augstāko vietu uz Zemes, vienu no planētas ievērojamākajiem pieminekļiem, kā atkritumu izgāstuvi. Godīgi sakot, Nepāla cenšas to labot, vismaz uz papīra. Nepāles parlaments izskata likumprojektu, kas prasītu ikvienam, kurš vēlas kāpt Everesta virsotnē, vispirms uzkāpt kādā 23,000 pēdu augstā virsotnē Nepālā. Tas izklausās pēc tieši tāda filtra, kāds šim kalnam ir bijis vajadzīgs jau 30 gadus.
Tas vēl nav likums, tas jau ir pieņemts vienā no 2 Nepāles parlamenta palātām. Neviens nezina, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai tas stātos spēkā. Bet pat ja tas tiktu pieņemts tieši tā, kā uzrakstīts, un katrs nākamais Everest kāpējs ierastos ar certifikātu par iepriekš sasniegtu 23,000 pēdu virsotni, tas gandrīz nevienu no šī video cilvēkiem nebūtu izglābis. Certifikāts nebūtu ietekmējis atļauju dalīšanu, un Robus likumā, kas ļāva 2 kompānijām 5 dienas strīdēties par mirstošu cilvēku. Tas neierobežo atļauju skaitu, tas nerada glābšanas dienestu, un pats sliktākais, tas neaptur virsotnes drudzi. Šopavasar virsotnē stāvēja rekordliels skaits – 1008 cilvēki, un šī nebija pirmā reize, kad tas notika. 1996. gada maijā kompānijas sacensība par klientiem noveda pie vienas no nāvējošākajām dienām Everest vēsturē, un, kad pasaulē vajadzēja kādu vainot, viņi izvēlējās šo vīru. Lūk, kāpēc tā bija meli.